Labdien! Es esmu Aivars, un es vadu nevalstisku organizāciju, saucās Fonds Šī pasaule kā durvis vaļā, un es stāvu caurvējā. Kas notiek, ja cilvēks stāv caurvējā? Viņš ir tuvs saslimšanai. Ļoti tuvs saslimšanai. Es jums šodien parunātu par kādu lietu. Man jau labu laiku stāv mājaslapā paziņojums, atklāsmes paziņojums par to, kāda Latvijas Republikas himna pielūdz elkus. Un tur ir apakšā, zem tā paziņojuma, ir apakšā arī pamatojums. Lūk, mēs tūlīt to paskatīsimies. Lūk, šeit ir tas pamatojums. Latvijas himnas, ka Dievs svētī Latviju, mūsu dārgu tevi. Un šeit ir pamatojums. Pirmais ir Salms 965. Patieci visu tautu, dievi taču ir jauki, bet jūt, hei, vau, hei, ir radījis debesis. Šeit trešais punkts, kas ir ņemts no Toras, tur ir sacīts tā. Visu, ko es esmu jums teicis, bet ievērojiet, to ievērojiet, bet citu dievu vārdus nepievieniet, lai tos nedzirdētu nākam no jūsu mutes. Kas tad ir tie citi dievu vārdi? Dievs, dievas, gud, Bog. Un šeit tāds interesants, tāds domājošs teikums ar tādu jautājumu ļoti spēcīgi. Salamāns to saka. Kas dodas augšus pret debesīm un atkal nokāp lejā? Kas satver vēju savās rokās? Kas saisa ūdeņus ar cietu pārklāju? Kas ir stipri nopamētojis visus pasaules galus? Kā sauc viņu? Un kā sauc viņa dēlu? Vai tu to zini? Visi Elohim vārdi izšķīšama caurstrāvoti. Viņš ir vairogs tiem, kas uz viņu paļaujas. Nepievieno neko viņa vārdiem, lai viņš tevi nesodītu un neatzītu par melīgu. Nepievieno neko viņa vārdiem. Un šeit ir tā, ka gribot vai negribot, kā pat bija ar mani, gribot vai negribot, man bija jāmeklē, kā tad viņu sauc. Un pareizās oriģinālais nosaukums, pareizā sakot, nosaukumi, viņi ir daudz, ir atrodami Torā, Tanahā. Svētās valodas valodā iet runa par ievrita valodu. Un tur ir daudz tie vārdi. Pamatā ir visvairāk lietojamās Elohim.
Elohim, El Shaddai, Adonai, Hashem, Yud-Hei Vah-Hei, Immanuel. Vēl daudz ir, jā, šie tādi paši tādi populārākie, jā. Nu, vot. Un te ir sacīt, jā, ar sarkanu jūs redziet, jā, nepievieno neko viņa vārdiem, lai viņš tevi nesodītu un neatzītu par melīgu. Tātad, kā viņa sauc īvīdā, tādas vārdas, tā arī, nu, būtu jāatsauc viņš, jā. Un tāpēc arī ir sacīts, kad ir lūk, visu tautu dievi, jā. Šeit vēl ir, teicam, pamatojums tam 16,5, 16, 25, 26, tas ir pirmā laika. Jo liels ir Jud-Hei Vau-Hei, un ļoti augstu slavējams, un viņš ir bijām par visiem dieviem, jo visu tautu pagānu dievi ir elki. Redziet, arī šeit ir apgalvojums, ka viņi ir elki. Pašas tās tautas, nu, izdomāti. Šeit Jeremijāhu 10, 11 turpinājums. Tā jums tiem būs sacīts. Lūk, tiem dieviem, kas nav radījuši debesis un zemi, jāpazūd no zemes un šeit apakš debesis. Un šo pāntu es gribu mazliet dziļāk paskaidrot, atklātāk pavērs, atainot to, kas man ir atklāts. Oi, slavēs te kungs, aleluja. Tātad tiem dieviem, kas te radīja debesī un zemes. Un es paņemšu kā piemēru latviešu. Latviešiem ir, latviešu tekstā ir vārds Dievs, jā, šeit ir rakstīts. Tātad tiem dieviem, kas tā radījuši debesis un zemes. Vai latviešu tautas Dievs ir radījis debesis un zemi? Es šo jautājumu esmu uzdevis daudziem kristiešiem. Nu, vispār ne tikai kristiešiem, bet cilvēkiem. Jā, viņi saka, noteikti. Jā, Dievs ir radījis debesis un zemi. Es te jautāju tālāk. Es saku, vārds Dievs, kā Latvijas tautas Dievs. Viņš bija klāt tur, viņš radīja, viņš tajā laikā bija jau zināms, un es uzdevu atkal jautājums, vai tajā laikā, kad tika radīts, bija kāda dzīvā būtne, bija cilvēki, bija latviešu tauta, kas varēja izdomāt ar savu dievu. Nebija. Redziet, tajā laikā nebija neviens, kas ir radījis debesis un zemes, neviens no pasaules tautu dieviem. Neviens. Vienīgi tāds mazs izskatās attaisnojums varētu būt tai tautai, kurai pirmai atklājās oriģinālie vārdi. Tā ir svētā tauta, protams, tas ir Izraels. Tas atklājās pirmām Abrahamam, pēc tam Mošē, tālāk un tālāk un tālāk.
Bet nekādā gadījumā tas neatklājās latviešiem, jo Latvijas tauta ir radīta, jau mūsu erā diezgan, 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 diezgan tuvu mūsdienu laikiem. Šeit ir Mihnas 4,5 rakstīts, jo ikviena tauta staigās sava dieva vārdā, bet mēs, lai staigājām Jūt Heva Hei, Elaheina vārdā, mūžīgi mūžam slavēts, aleluja. Ir arī teiks no jaunās derības, tas ir no atklāsmes grāmatas 14,7. Viņš sauca stiprā balstī, bīties Elahim un dodiet viņam godu, jo ir atstunda, pielūdiet zemi, jūru un ūdeni, ko viņa vārdiem. Tad jāpielūdz, kas uz debes ir radījis, jā. Un kā viņš sacīja, vienīgais apgalvē tas ir tie vārdi, kas ir pie svētās tautas, un nekādā gadījumā, jo šeit ir arī pasaules, kur mums bija. Un visu Dievu vārdus nepieminiet, lai es tos nedzirdam nāk no jūsu mutes. Tas ir teikts uz Izraēlu. Jā. Lai viņi nepiemin citus vārdus. Taču arī šeit mūsdienās tas bieži tiek viņš bieži tiek neievērots. Kad mēs skatāmies pārraides, ja klausāmies tiešraidē, jeb publiskā klātbūtnē, mēs piedalāmies šajās mesijāniskās kopienas. Tur netiek runāts ebrejiski, ibrītu valodā. Tur katrā gadījumā ir blakus stāv cilvēki, kurš tulko latviski vai krieviski. Jā. Un krieviski arī tiek tulkots kā Bog. Kaut gan vajadzētu runāt tā, kā tas ir ibrītā. Ja ir ibrītā rakstīts Elahim, tad jārunā Elahim. Jo šie pānti, kas te visu to veic, ja, ko viņš saka? Viņš var tevi sodīt. Un viņš atzīt, un viņš var atzīt tevi par melīgu. Tad nerunājot patiesos oriģināls vārdus, cilvēku kļūst melis. Viņš melo, jā. Lūk, tā ir tā patiesība. Un tā, lūk, visa šeit ir dažs teksts aprakstīts, kas ļoti spēcīgi dod kādu skatienu uz to, kas pašlaik notiek. Dārgie Latvijas iedzīvotāji, Latvijas himna ir apstiprināta 1920. gadā. Tās status ir ar likumu atjaunots 1990. gadā. Visu šo pastāvēšanas laiku Latvijas himna nes un turpina nes Latvijai un tās iedzīvotājiem lāstu. Sapratiet, kāds drausmīgs atzinums, jā, bet tā ir patiesība, amen. Nes lāstu, jo tā pielūdz elpus. To pašu dara kristīgā baznīca. Pielūdz elpus. Latvijas Bībeles biedrība tulkojot, izdodot Bībeles, tā arī pielūdz un tieši māca, popularizē, mācīt, kultivē šo elpu pielūgšanas. Mācot bērniem un studentiem, ikvienam Latvijas iedzīvotājam.
ko tad viņi dara? Popularizē garīgā holokausta darbību, pielūgt elpus. Tad tas ir garīgais holokausts. Ļoti drausmīgi vārdi. Tas viss ir radījis Latvijai daudz negatīvas problēmas. Svešu valstu okupācija, vairākās deportācijas, iestāšanos Eiropas Savienībā un tā Latvija tikuši pie miljardu parāda Eiropas Savienībā. Rezultātā radot milzu iedzīvotāja daudzuma piespiedu izceļošanu no Latvijas. Jā, tā tas notiek. Latvijas Saeima, Tieslietu ministrija, Latvijas Saeimas prezidents, Latvijas Saeimas prezidents, es atvainojos, un Latvijas valsts prezidents, pie kuriem es griežos pats personīgi, neliekas par to nezinīs, jo paši ir izveidojuši Satversmē likumu, kas nosaka, ka ne valsts, ne arī kāda Latvijas sabiedrības organizācija nav tiesība iejaukties reliģiski baznīcu konfesija reliģiskās darbībās. Dotais atklātais garīgais holokausts darbības veids, kas darbojas ne tik vien kā pie Latvijas iedzīvotāji, bet arī pie ikviena pasaules tautu kristiešiem un to organizācijām, pie ikviena cilvēka, kurš piecelt Dievu kā glābēju, nezinot, ka patiesībā piesauc elku, tumšos spēkus, tā sevi pakļājot lēnām un mokošām problēmu rašanām un dzīves lejupslīdē. Dārgie Latvijas iedzīvotāji, atmodieties. Šis ir tas plakāts, ar ko es stāvēju pie Saeimas ēkas, stāvēju pie prezidenta pils. Vairākas reizes tas tika darīts. Taču neviens nepievērsa uzmanību. Daži cilvēki paskatījās, atnāca, izlasīja. Bija dažas pārunas, tādas jautājumi. Bet pārsvarā cilvēkiem it kā tas neinteresē. Ir noņemti ar izdzīvošanas, visas tās problēmas risināšana. Tas, kas stāv viņiem pa priekšu. Taču ir cilvēki, kuri tiešām meklē patiesību. Un es vēlos sacīt, ja ir kādam kāda interese šī mājaslapā, kur ir apakšā šeit minēta, redziet, te pasaulē vaļā LV, ir telefons, ir mans telefons, mēs varam satīties, runāties, diskutēt, pielūgt. Ir ļoti jālūdz par Latvijas valdību, par ikvienu cilvēku, par šo mācību. Ir jāsāsa, ka tā visa ir nepareiza arī šī kristīga mācība. Tas viss ir jādara cilvēkiem zināms, lai viņi nāk pie atklāsmes, saņem atklāsmi. Nu, lūk, tas būtu apmēram viss, ko es vēlreiz pasacīt. Nu, un lai tad arī visas tās lietas, kas ir atspoguļojušai mājaslapā, nāktu ikviena cilvēka par svētību. Slava tev, kungs. Svētī ikvienu, kuram tu dod
šīs zināšanas. Nu, tās ir tavas zināšanas. Lai sēdīs viens, kas lasa, dod viņam gaismu, dod viņam gudru sirdi, pieņemt, izprast šīs lietas. Ja šā vārdā es lūdzos un pateicos, mīļais tev debesīs, slaudien, slaudien. Amen. Amen.